Ja vēlies būt vairāk kā citi, tu vari kļūt par vairāk. Saņemies, rīkojies, tev viss izdosies. Vairāk kā citi. Čau visiem! Ēterā jau atkal raidījums vairāk kā citi. Šoreiz raidījuma tēma – velo restaurācija. Kā redzēt, mans velosipēds ir braukšanas kārtībā, bet ja tavējais tāds nav, tad tev noteikti jāiepazīstās ar vienu no Ogres labākajiem velo restauratoriem. Sveiki, mani sauc Kristaps. Es esmu velosipēdu restaurators un piešķiru velosipēdiem otro iespēju. Cik gadus tu jau nodarbojies ar velosipēdu restaurāciju? Tā, cik es atceros, pirmo velosipēdu iegādājos apmēram gadus 10 atpakaļ, holandiešu ražojumu. Saskāros ar pirmajām grūtībām jau, pirmiem remontiem. Un, vajadzēja pašam tikt ar to galā. Pēc tam jau tas pārvērtās par pārkrāsošanu. Sākumā tas bija kā hobijs, bet tagad tas jau ir izvērties par ikdienu un katru dienu veltu tam kaut kādu laiku. Kā tu izvēlies velosipēdus? Es viņus principā neizvēlos. Es restaurēju to, kas ir. Sanāk apmēram 1-2 velosipēdus dienā. Tas ir no pilnīgi beigtiem velosipēdiem. Šajā procesā man patīk radošais. Es varu izpausties ar krāsām un dizainisko. Kuras no velosipēdu detaļām tev pašam liekas vissarežģītākās? Vissarežģītākās, protams, ir tiem, kam ir velosipēdi ar ātrumiem. Sarežģītākais ir aizmugurējās lumbas. Vai tu varētu aptuveni nosaukt, cik riteņus kopā tu līdz šim esi restaurējis? Ja es ar to nodarbojos aktīvi jau 2 gadus, tad spriežiet paši. 1-2 velosipēdus dienā. Vai tu būtu ar mieru nodemonstrēt, kā pārtop velosipēds? Jā, lai noteikti. Šī, cik noprotu, ir tava zelta bedri. Tā arī viņu var saukt. Tā. Tu man ļauj izvēlēties? Jā, Tom, es tev ļaušu izvēlēties. Tā. Pamēģināsim šo. Esmu veiksmīgi izvēlējies velosipēdu, kuru Kristaps ir uzņēmies restaurēt. Vai tu vari sīkāk pastāstīt, Kristap, kas te izņemot to, kad mēs redzam, ka nav priekšējā rata un nav velosipēdam beņķis, kas šim velosipēdam vēl nav kārtībā? Tā, kā jau noprotam, krāsojums viss ir, viņš jau ir savu nokalpojis, tipisks holandiešu velosipēds. Darba būs jāiegulda diezgan daudz, kas neprasīs lielas izmaksas. Es viņu izjaukšu pilnībā. Pēc tam es viņu atbrīvošu, notīrīšu no vecās krāsas, ķeršos klāt krāsošanai, kamēr žūst krāsa, ķeramies klāt riepām un visam pārējiem. Cik ilgu laiku tev prasīs šāda velosipēda atjaunošana? Konkrēti šim velosipēdam varētu veltīt veselu dienu. Velosipēds ir izjaukts. Tagad gaidīsim, kad Kristaps viņu sagatavos krāsošanai. Tā, mēs esam nākamajā stadijā tikuši. Velosipēds ir izjaukts un skatīsimies, ko mēs no tā visa vēl varam saglābt. Tā, visādi ekskluzīvi priekšmeti, tos, protams, mēs notīrīsim un
būs ok. Tā, dubļu sargus mēs arī saglābsim, notīrīsim un sagatavosim krāsošanai. Ar bagažnieku notiks pilnīgi tas pats. Tālāk, skatoties uz pedāļiem, mēs varam spriest par to, kad kāds holandietis ir nepažēlojis solidolu un tika pielietots lielā daudzumā. Tā, bet pedāļus mēs arī notīrīsim ar tādu švammīti speciālu, spīdēs. Iztīsies ļoti labi. Ar stūri tas pats. Ķēdi mēs neizmantosim. Ķēde izskatās pārāk sagurusi. To mēs metam ārā. Un tā vienīgā riepa, kas uz viņa vēl bija, mēs arī mēģināsim viņu saglābt. Viņa ir diezgan šķībi, jā, bet to mēs novērsīsim. Tālāk gaismiņas dinamo, to mēs arī mēģināsim saglābt. Un izskatās, ka viņš arī varētu strādāt. Tā, ka mums vēl nebija priekšējā rata, mēs esam piemeklējuši kaut ko līdzīgu. Tā, un skatoties uz dakšu, arī izskatās taisna, lietojama. Arī notīrīsim, un chromētās daļas notīrīsim arī jau ar iepriekš minēto Toro švammīti. Take it off. Esmu krāsojamās detaļas notīrījis, nogruntējis un praktiski viņas ir gatavas krāsošanai. Chromētās daļas mēs arī esmu attīrījis no netīrumiem, rūsas un principā izmantošu visas detaļas, kuras viņam bija. Izņemot, vajadzēs kaut ko klāt, kas trūka. Tā, varēšu tūlītās ķerties klāt krāsošanai, neizmantošu nekādas modernās tehnoloģijas, krāsošu ar parastiem flakoniņiem, teikšu ne tie paši lētākie, bet ļoti labi pilda savu funkciju un rezultātu mēs redzēsim. Skatāmies, kas mums te sanāk. Tā, un tagad ķeramies klāt krāsošanai.
Tu vari kļūt par vairāk. Saņemies, rīkojies, tev viss izdosies. Vairāk kā citi. Velosipēds ir nokrāsots. Tagad atliek tikai pēdējais sagatavošanās posms – velosipēda salikšana. Tā, un beidzot velosipēds ir pabeigts. Un variet paši salīdzināt, kāds viņš izskatījās pirms. Bonjour, mon vieux. Kāds viņš izstāsta tagad? Izmantoju maksimāli visas oriģinālās daļas, kas viņam bija. Finansiālais tika ieguldīts ļoti minimāli. Es domāju, ja viņu taisa ar dvēseli, tad noteikti viņam arī ieliec kaut kādu daļu no sevis. Kādas ir tavas sajūtas pēc šī riteņa restaurācijas? Sajūtas ir patīkamas, darbs ir izdarīts un ir arī gandarījums. Vai tu vari pāris vārdos pateikt, kam būtu jāpievērš uzmanība uzsākot velo sezonu? Nu, uzsākot velo sezonu, uzmanību vajadzētu pievērst, protams, pa ziemu ir riepas patukšojušās no gaisa. Piepumpēt riepas, mājas apstākļos arī, protams, ir ieļot ķēdi, bet ja jūs paši to nevarat vai negribat, nemākat, tad uzticieties velomeistariem, kuri mums pašlaik ir pietiekami skaitā. Kuras lietas, tavuprāt, ir iespējams pašam salabot vai atrestaurēt mājas apstākļos, un kuras varbūt labāk tomēr ir uzticēt meistaram? Es domāju, ka visu var izdarīt arī mājas apstākļos, nekas nav nekādas jaunas tehnoloģijas te nav. Kā jau minētās Toro švamītes dara brīnumus. Un, pārējais jūsu rokās. Ko tu varētu ieteikt tiem skatītājiem, kuriem mājās, piemēram, ir saglabājies vecs padomu laiku velosipēds? Mans ieteikums būtu no šķūnīša velosipēdu vilkt nekavējoties ārā, jo velo sezona jau ir sākusies. Visu jūs redzējāt, kā tas notika. Un, ja man tas izdevās, es domāju, arī jums tas izdosies. Arī tu vari būt vairāk kā citi. Ceru, ka jūs uzzinājāt un iemācījāties ko jaunu. Ķerieties klāt saviem vecajiem velosipēdiem un tiekamies ielās! Vairāk kā citi.